Čau! Jādodās uz copi, bet šodien tādā savādākā copē. Nespiningošu, bet izmēģināšu tādu lietu kā laivas fīderīts. Jā, tūlīt salikšu, aizbraukšu, iebarošu kanālā un pamēģināšu noķert kādu breiksi. Pulkstenis jau ir 10:30 pa dienu, tāpēc uzdevums tāds interesants. Teiksim, dienas vidū noķert breiksi karstā dienā, bet pamēģināsim. Barība ir, ēsmas ir, fīderīts ir, mēģināsim. Nostājos uz 2 ankuriem, bišķi pāri 3 metriem, tā kā kamps sākumā, tur paliek dziļāk. Tas ir tā, kā es pagājuši gadu no krasta tur ķēru. Nu, te jau redzēs. Iebarošu es ar Tomo breiksi, ar Brūdas lielo breiksi, un bišķi klāt pielikšu arī šādu. Nu, ēsmām man ir baltie tārpi, sliekas un piņkas. Fīderi aprīkoju pa čēņiku metodei. Jā, uzliku 60 gramīgo barotavu. Tagad izvēlējušos punktu, kuru iebarot, un tur sabarošu arī ar rokām. Un te jau skatīsies, sanāks vai nesanāks. Ankurs par vieglu aizmugurējies. Laivu groza nevar apskatēt to fīderi. Baigi nērti. Jātur rokās. Pagaidām viena copīte tikai bija, bet sabarots jau ir diezgan kārtīgi. Nav gluži breiksis, jā. Dabūju pārstāties tuvāk krastam, ik pa laikam tāds brāzmains vējš iepūš, bet tagad kaut cik tur, bet savu vietu tā kā pazaudēju, dabūju jaunu vietu iebarot, un tagad sāk copes parādīties. Izvilku vienu raudu, viena nospruka, breikšus pagaidām neesmu redzējis, bet vismaz sākās kaut kādas copes. Redzēs, laiciņš vēl ir, mēģināsim noķert mērķizīmi. Vēl viena riktīgi smuka rauda. Sākumā nepakam negāja, bet tad pārstājos, laivu vairs tik ļoti negroza, nostājos tuvāk krastam un sākās arī kaut kādas copes. Ir skaistas raudas, ir pirmais breiksis, ir jau kaut kādas nodīvušas zivis, tukšās copītes. Process ir sācies. Vispār interesanta padarīšana. Oho! Vispār interesanta padarīšana tas bolt feeders. Jā, tagad nopūdelēju. Laba copīte bija. Jā, ir interesanti. Pirmo reizi kaut ko tādu mēģinu, bet man patīk. Turpinu.
pamākties. Drīz varbūt būs jābēg prom. Gribēju parādīt pavadus, kurus es lietoju. Man personīgi ļoti patīk. Vispār Gamakatsu lāķi bija mīļākie kādreiz, kā ar pludiņu un feederi biežāk copēju. Varbūt tāpēc, bet šīs pavadiņas man patīk. Jau gandrīz 4 stundas uz ūdens, sākumā galīgi negāja, bet tālāk palika interesanti. Vispār tas bolt feeders interesants, var nostāties ar laivu tādā vietā, kur no krasta klāt netiek. Un forši šodien būs saķēris smukas raubas, ir brekši, kas bija mērķa zils, jā, tas ir galvenais, ka tas arī ir dabūts. Un par ēsmām es pat nezinu, ņem gan uz piņķiem, gan uz baltajiem, gan kopā ar slieku, pat nevaru pateikt, uz ko labāk. Vēl kādu stundiņu pasēdēšu, un te jau pietiks uz vakara copi, nekādu nepalikšu, un iespējams, ka arī lietus sāksies, tā vismaz arī sola. Bet būšu iepazinies, jā, ar jaunu makšķerēšanas veidu, un ir interesanti, jā. Divi kilogrami tūlīt būs izbaroti, jā, un principā jau arī pietiek, vēl pāris reizes sanāks iemest un jādodās mājās. Lietus arī tuvojās un vēl laiva jāmazgā. Te tagad ir normāli izkasti no visām barībām un no visu pārējā. Ar šo ar šo breiks es arī noslēdzu copi. Super! Copi izdevās. Tā, nu būs bobos un būs cepaši krāsnī arī ko ielikt. Copi beidz jābrauc pamazgāt laivas, savādāk karvis neapmierināti bubinās, jā, un jābrauc mājās. Es esmu apmierināts. Varbūt vēl kādu vārdu pateikšu pie garāžas, ja te nevarēs neko dzirdēt. Vējš pūš, bet manuprāt copi izdevās. Laiva nomazgāta, zivis notīrītas, jā, lietus arī tieši sākās. Interesanta lieta tas bolt feeders, un var noķert arī kaut ko pa dienas vidu. Tā, tiekās citās čopēs, citās reizēs, un neatsakas visiem.